tam, kad jūs esat sagaidījuši pirmspārdošanu kādai no šīm monētām, šajā gadījumā tas ir Doge 20. Un tas attieksies uz visām citām monētām tieši tāpatām. Tad jums ir sava stratēģija, ko jūs gribat darīt tālāk. Tad pirmspārdošana ir notikusi, jūs ejat tātad savu Dogecoin 20 lapu vai citu lapu atkarībā, kura monētā ir, un tad jūs apskatāties, kas ir noticis. Tad šis bija tas nelielais mūsu pirkumiņš, kas bija šajā gadījumā demonstrācijas nolūkiem. Mums, protams, ir savs lielākais konts, kur mēs pērkam un darāmies ar šīm te monētām. Bet, kā es teicu, demonstrācijas nolūkos es vienmēr arī parādam jums, kas un kā notiek no vienas un otras puses, sevišķi, ja jūs paši to vēlties un rakstat mums par to un jautājat. Ja? Kas ir noticis pagājušajā nedēļā, protams, mēs bijām prom, mums dators bija noslīcis, kā atceraties mūsu piedzīvojumos Dubajā, tāpēc mēs faktiski netikām pie šiem te Dogecoin klāt, un principā tad, kad iznāca viņš iznāca, kā saka, tirgu, mēs kādā ziņā šo te palaidām garām. Parasti standartiņš variants tātad, kas notiek, tātad šeit viņš iznāca tirgu, lūk, cena ir 0,00018, jā, un tad viņš šāvās augšā. Šo te sarkano pīķi tā kā nevar vispār uzskrīt pa nopietnu šteli, to gandrīz neviens nenoķer parasti, tāpēc nestraucieties, ka jūs viņu palaižat garā šādu te spaiku, tas tur ir pāris sekundes, ja. Un tad, principā, tālāk, kas notiek, tad tirgus kāp, šeit visi, kas gribēja, tad pārdeva dubultoja naudu vismaz šajā te veidā, vismaz tos, kurus es zinu, kas laicīgi visam sekoja līdzi. Informāciju vienmēr jūs dabūjat pirmie Telegram grupā, sekojat šiem coiniem līdzi, tur Twitterī sekojat līdzi, jūs vienmēr zināsiet, kurā laikā iznāk, kurā biržā iznāk un tā tālāk, ja. Un pēc tam sākās, protams, milzīga pārdošana, tad, ka visi attapās, nogāja līdz pat zemākajiem punktam. Mēs arī to visu palaidām garām, un skaists piedzīvojums, tad skatīties, viss notiek atpakaļ un nāk augšā un principā sasniedza bišku pat vairāk nekā listinga cenu šajā te brīdī, kas notika šeit. Tad, lūk, jā, kopš 18. datuma, šobrīd tikai 10 dienas ir pagājuši, tad šeit normāls tirdziņš notiek. Un faktiski īstenībā ir potenciāls arī tam, ka viņš varētu notikt vēl vairāk. Šeit apakšā var redzēt, tad pirms pāris sekundēm notiek visas pārdošanas, pirkšanas. Šobrīd, protams, pārdošana ir tā kā spēcīgākā momentā, kā saka, to arī parāda šīs te pēdējās 3 stundas, kas ir sarkanas, ja? Bet tas nenozīmē, ka tā atkal nevar uzkāpt augšā. Kā es teicu, demonstrācijas nolūkiem mēs jums rādām, ko darīt tālāk. Tātad, pirmkārt, ejiet atpakaļ uz savu lapu, savienojiet ar MetaMask, ja nopirkāt ar MetaMask, tad jūsu adrese parādīsies augšā šeit no tās, kur jūs nopirkāt, un parūpēties, lai jūsu MetaMaskā ir pietiekami daudz Ethereums, lai varētu šīs monētas izņemt. Tātad jums ir divas opcijas, jūs varat izņemt Claim Rewards, Withdraw Staked Tokens, ja, tā kā šajā gadījumā viens vai otrs. Pamēģināsim izņemt šos te staked tokens un apskatīsimies, kas notiks. Principā mans plāns ir tāds, ka es gribu viņus abus divus šobrīd izņemt un, protams, pademonstrēt jums arī kā pārdot, jo šī, teiksim, ir niecīga summa mūsu skatījumā, bet apskatīsimies arī tātad, ko mēs būsim ieguvuši vai zaudējuši šajā gadījumā. Īstenībā tikko pārbaudīju blokķēdē, tātad, principā, tad, kad mēs pirkām, ja, jūs varat redzēt šīs te darbības, kas ir notikušas, ja, tātad, priekš šī te piemēra. Mēs īstenībā nopirkām pa 74 eiro, $80, mēram, ja, tad varētu būt, kad Dogecoin ir šeit ir visas transakcijas arī blokķēdē, var redzēt, to jūs zināt, ja, jūs uzklikšķināt šeit, virsū jūs varat aiziet apskatīties blokķēdē, tad viss no kurienes, tad no jūsu makā aizgājas, kurien aizgāja, ja, un tad cik jūs patiesībā iztērējat un cik maksāja arī par transakciju, to jūs visu varat redzēt. Ejam apakaļ, tātad šeit, ja, un spiežam tātad withdraw tokens. Tātad kopsumā staked balance, all tokens can be withdrawn 7 days after tokens are staked. Tātad pēc 7 dienām, protams, tas 7 dienas jau sen ir pagājušas. Tātad spietīsim šo. Interesanti, kad viņš mums nepiedāvāja, networks ir pārāk karsts, nevaram izņemt. Ja, šajā te brīdī mums pietiek. Pamēģināsim izņemt šīs te rewards. In order to confirm your transaction, please check your wallet, blah, blah, blah. Tā ir UN transaction. Jā, ok. Kas notiek šobrīd ir faktiski tā, ka mums bizī gāzes cenas ir milzīgi augstas. Labi, 5,49 nav nekas daudz. Paņemsim un izdarīsim šo te darbību. Tātad viena no tām darbībām viņš mums tagad apstiprinās. Apstīsimies, kura tā būs. Ok, izskatās, ka kaut kas ir ieticis. Tad mūsu balans. Jā, kura tā ir? Tad, ok, viņš izņem šos te tokenus. Tātad otra opcija, tātad mums ir šie te tokeni, mums ir iesteikoti, un šie tokeni šos te mēs varam iesteikot šajā gadījumā. Kas vēl ir interesanti, ja, lai atrastu šīs te oriģinālās saites, tad šeit parasti, tad, kad tokens tiek palaists, kaut kur lapā rādās šī te tokena adrese, tad šī ir tā īsta adrese, ja. Ko jūs vēl varat izdarīt, jūs viņu varat pievienot arī tātad savam MetaMask, lai jūs redzētu šos te pašus tokenus šeit, kur visi tie tokeni rādās, ja šobrīd nav, jūs varat spiest šeit nokopēt adresi, uzspiest import, iet šeit, kur ir custom tokens, ielīmēt šo tokenu adresi, redzēt Doge 20 tokena simbols, ņemot vērā, ka tas būs oriģinālais, ja, tad tāds viņš arī būs import. Lūk, tagad mēs redzam, ka mums ir šeit 10,450 jau šeit makā. Viss, kas mums ir jāizdara, tad mums jāiziet atpakaļ uz stakingu. Šeit viņi gudri ir izdomājuši, tā lai būtu divas darbības. Ja. Tāpēc šajā gadījumā, lūk, paņemam šeit. Withdraw staked tokens.
spiežam withdraw. Jā, apstiprināsim šeit ar māku, atkal tad apstiprināsim, atkal apmēram tikpat daudz. Nu, lūk, un tā tad šeit mēs varam uzspiest OK. Un sagaidīt, kad šī darbība būs arī notikusi. Un mums būs visi mūsu tokeni atgriezīsies mūsu makā. Tātad, nu, principā, kā jūs zināt, Ethereum ķēdi, jā, rekur, visi makā, tad redzat šeit, tad kopējā tokena balans mums šobrīd ir, nu jā, tik cik viņš ir, tad rekur šeit varam redzēt 405,199, ja. Nu, lūk, un tagad nākamais solis, protams, ir, ja jūs gribat viņus realizēt, pārdot, principā, ja jūs apmierina cena, mums ir dažādas stratēģijas, kā mēs to darām. Nākt uz cryptomania.lv, pieskaties uz semināru, kur mēs stāstam par savām stratēģijām, kur mēs rādām vēl vismaz citus 15 veidus, kā nopelnīt ne tikai uz šīm te augsta riska, kas šīs ir augsta riska, protams, stratēģijas ir krietni zemākas un bezriska stratēģijas, kur arī var nopelnīt. Tā kā pieskaties Cryptomania semināram, to jūs noteikti vajag izdarīt. Nu, tad ejiet apakaļ tātad uz kurien jūs gribat iet uz Uniswap. Manuprāt, tātad Uniswap ir tās decentralizētā birža, kur tās tokens tika palaists. Ejiet šeit rakstīts launch up. Ja. Un tagad, principā, ko es gribu darīt? Jūs gribat izvēlēties monētu, tātad Dodge 20 šajā gadījumā, tātad viņa visdrīzāk šeit nerādīsies, tāpēc atkal paņemat to pašu kontraktu adresi, iekopējat viņu šeit, lūk, viņi atrodas, jā, viņš tur rāda brīdinājumu, ka tas tur ir tāds jauns tokens, jūs piekrīt saprat, bet jūs vismaz zinat, ka tas ir īstais, ja? Jums jāsavieno, protams, ar savu MetaMask, šajā gadījumā savienojot ar to pašu maku tā tālāk, kur rādās kopējais balans, un šeit ir nepieciešams saprast, tātad, uz kādu monētu jūs gribēsiet viņu tā kā atpakaļ virzīt. Nu, principā es gribētu viņu tā kā samainīt atpakaļ uz Ethereum, bet intereses nolūkumu paskatīsimies tad no tā kopējā summas, cik tad USDT mums būs. Tad atcerieties, ap 80 mēs ieguldījām, nu, un šobrīd tātad 62 dolāru vērtībā. Ja? Nu, ko es jums varu pateikt? Tātad mēs nokavējām šo startu, nokavējām visu, ko vajadzēja, tātad šobrīd mēs esam mīnusā. Nu, līdz ar to jautājums, vai mēs gribam viņu pārdot? Ja, vai mēs atstājam viņu un ieliekam atkal stakingā. Nākamais tas ir tā kā, nu, jautājums priekš jums, ja, ko jūs gribat darīt. Nu, ņemot vērā, ka šis ir demo variants, ja, tad tā vietā, lai mainītu viņu uz USDT, tad mainīsim viņu apakaļ uz Ethereum. Ja, nu, kā es saku, šis bija variants, kur mēs nokavējām šo te palaišanu. Parasti mēs būtu bijuši pie palaišanas klāt un būtu tā kā divkāršoši, trīskāršoši, četrkāršoši savu naudu šeit te pašā sākumā, tad šajā te brīdī, ja, pārdevuši visdrīzāk būtu. Bet, nu, ir kā ir. Tātad mēs, principā, šobrīd esam šeit, krietni zem cenas. Listinga cena bija šeit. Vakar, vai varētu teikt, vakar mēs būtu tā kā bijuši pa nulēm vismaz, jā, tā kā izgājuši. Nu, šodien viņi ir šeit un iet zemāk. Vai gaidīt nākamo? Nu, nezinu. Jā, labāk ņemsim šajā gadījumā, nu, samainīsim kā tā summa, mums tur smieklīgi maz, tas ir demonstrācijas nolūkiem, jā. Tā kā nekāda vaina un ieliksim citā tokenā, jo, kā es zinu, Cryptomania piedāvā ar vien daudz un dažādas iespējas. Jāsaka godīgi, ka mums palielam no 10, 3 monētām mēs mēram zaudējām un uz 7 mēs vinējām. Tā kā mēs esam krietni tāpatām uz zaļās līnijas. Šajā gadījumā, nu, tīru, kā saka, klimatu apstākļu dēļ arī šeit pazaudējām, bet, nu, kā es saku, mēs visu rādām jums atklāti, neko neslēpjam, tāpēc tieši tāds ir. Nu, lūk, un ko jūs darat, tad jūs, principā, izvēlaties monētu, ko jūs gribat, jūs izvēlaties cik daudz, un tad uz kādu kriptovalūtu jūs gribat mainīt. Nu, tad spiežat swap. Ja, un attiecīgi jums būs tātad jāapstiprina atkal attiecīgi ar savu tātad MetaMask šajā te gadījumā, ja. Nu, lūk, tātad maksimums šo te var atstāt vienmēr kā kāds ir, spiežam next, approve un visu, un gaidam, kad darbība būs notikusi. Principā varam ieiet šeit MetaMask kā arī paskatīties, ka tas pats notiek, kas jums ekrānā šobrīd rādās, ja. Gaida approval, pending šis approvals, nu, lūk, kaut kā tā. Iedzeru rīta kafiju mierīgi. Ja, un nestresoju par lietām, kas nav mūsu kontrolē. Šī ir augstāka riska spēle, un gribat viņā vinnēt, ir jāmācās, principā, saprast, kā viņi strādā precīzi. Un atcerieties, šis video ir demonstrācijas nolūkiem visiem tiem, kas jautāja, ko darīt. Principā, ja jums bija jautājums, ko darīt, un jūs esat tādā pašā situācijā, kā mēs šobrīd, tas nozīmē, ka jums ir noteikti. Tā kā pirmais, kas jums jādara, jums jāpierakstās cryptomania.lv un jāatnāk uz šo te vienas dienas semināru, kur mēs jums stāstam par pašiem pamatiem, lai jūs varētu sākt uzvarēt, nevis zaudēt. Ja? Tā kā, tas ir tas, kas ir svarīgi šajā gadījumā saprast. Te mums viņš prasa, ko vēlreiz apstiprināt. Tātad jāparakstās, jāapstiprina vēlreiz. Tīklā strādājot, ir jābūt pacietīgam. Viņš man vēl grib vēl vienu darbību, viņš man grib apstiprināt. Jā, tātad pēdējais jāapstiprina šī pēdējā darbība. Nu, swap pending, jā. Nu, redzēt, 3 reizes bija jāsaspiež, tā kamēr tas viss notiek. Jā, jūs varat vienmēr pātrināt šo te darbību, bet, protams, es to neiesaku darīt, tas jums būs ekstra izmaksas šajā gadījumā, kad viss notiek vienā poķēdē, tad visi notiks. Tātad, lūk,
viss ir samainīts. Šeit jūs redzat ekrānā, mums šobrīd ir vairāk Ethereums, vairāk eiro, ja? Un varam iet un ieguldīt kaut kādā citā, un, protams, nepalaist šo te visu pasākumu garām. Ceru, ka jums patīk šis video, iespied like, iekomentē, uzrakst, ko tu vēl gribi redzēt, jo tādā veidā mēs jums varam vairāk palīdzēt. Šajā gadījumā mēs tā, peldam un domājam par to, ko jūs gribētu redzēt. Bet, ja jūs gribat kaut ko konkrēti redzēt, rakstiet tā. Un atcerieties, visas šīs monētas darbojas ļoti līdzīgi, tikai jāsaprot ir stratēģija, kādreiz tām ir. Mums ir savējās, kuras mēs no 10 monētām 7 izceļam. Jā, noteikti neviena nav zemāka kā pa 0, 2-kāršiem, 3-kāršiem, 10-kāršiem un pat vairāk x uztaisam uz šīm te monētām. Ja? Bet šīs ir augsta riska iespējas, ir krietni zemāka riska iespējas par tām visām kriptomonija.lv seminārā. Ok, tiekamies, pagaidām, čau, veiksmīgu dienu!